pat būs, kamēr no iedzīvosies Saeimas deputāti, kamēr valdība atnesīs uz parlamentu budžeta projektu, būs jāķerās klāt budžetam. Un ir skaidrs, ka ar to, kas tika solīts, ja tik vienkārši nebūs, dažas lietas jau šobrīd izskatās, ka realizēt nevarēs objektīvi, bet arī subjektīvi apsvērumu dēļ. Mēs nolēmām papētīt vismaz dažus viedokļus, īsāk sakot, pagatavoties jau tam jautājumam, kas būs aktuāls tuvākajās nedēļās. Komiskā valdības veidošana beidzot ir noslēgusies, un jaunievēlētajiem deputātiem no ar steigu būs jāķers pie budžeta lietām, par kurām pagaidām gan runā izvairīgi. Un skaidrs kāpēc. Liela daļa lēmumu diezin vai būs saskaņā ar priekšvēlēšanu solījumiem. Novembra vidū tiks paziņots galīgais skaitlis, par kādu jāsamazina budžets. Finanšu ministrija norāda, tas būs ap 350 miljoniem, ekonomisti saka, nāksies ietaupīt ap 400 miljoniem. Ministrijai budžeta apcirpšanas plāni jau ir gatavi, taču arī par tiem runā izvairīgi. Vispirms iespējamie risinājumi tiks likti priekšā valdībai, jo lēmums jāpieņem politiķiem. 350 līdz 400 miljoni gan ir liels skaitlis, un tāpēc ilūzijas lolot nedrīkst. Kaut vai atceramies sāpīgos griezienus iepriekšējos gados, kad budžetu ikreiz samazināja par 500 miljoniem. Ir pilnībā skaidrs, ka būs jāpaceļ nodokļi, un ir pilnībā skaidrs, ka būs kaut kas jādara ar sociālajiem pabalstiem un droši kā arī ar pensijām. Ir jāapzinās ļoti skaidri, ka šāda budžeta samazināšana samazinās visu Latvijas ekonomikas izmēru. Tāpēc mēs visi paliksim nabagāki no tā, ka šis budžets tiks samazināts par 400 miljoniem. Pie visa vēl jārēķinās ar karstām debatēm, kas noteikti paildzinās budžeta pieņemšanas procesu, jo paredzams, ka nesaskaņas radīsies abu koalīcijas partiju starpā. Kaut vai kamēr vienotības finanšu ministrs Andris Vilks filozofē par pievienotā vērtības nodokļa likmju palielināšanu, ko gan vēl pirms mēneša pašu partijas pārstāvis solīja neaiztikt, pret to iebilst Zaļie zemnieki, un arī finanšu ministrija uzskata, ka bez tā varētu iztikt. Diezgan liels konsensus gan priekšvēlēšanu gaitā, gan arī starp pozīcijas, opozīcijas partijām, kuras kandidēja uz jauno parlamentu, kurš nākamnedēļ sāks strādāt, bija pārliecībā, ka nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas un zinām mērā korekcija varētu būt viens no tiem nozīmīgiem pasākumiem. Vēl, protams, paliek mūžīgais variants – valsts administratīvo izdevumu samazināšana, ierēģņu atlaišana un tām līdzīgas lietas. Ja mēs paskatāmies uz klasisko administrāciju, valdības pusē, tas ir ministrija centrālajie aparāti, tad kopējā izmaksa valstī ir 45 miljoni apmēram, kā funkcija audita rezultāti rāda. Ja mēs skatāmies uz administrāciju plašākā nozīmē, pieliekot klāt arī tās neatkarīgās institūcijas, kuras nodrošina varu savstarpējo balansu valstī, tas ir gan Saeima, gan tiesa, augstākā Satversmes tiesa, Finanšu kapitāla tirgus komisija, valsts kontrole. Un šīs institūcijas, tad tās pieskaitot klāt, jau ir apmēram 130–140 miljoni. Skaidri redzams, ka pat tādi, ja valsti burtiski aizslēgtu ciet, vajadzīgo summu ietaupīt neizdotos. Taču tā kā 2/3 no ietaupāmajiem 350 vai 400 miljoniem vismaz pagaidām plānots iegūt samazinot izdevumus, tad ar skaudriem lēmumiem būs jārēķinās daudziem valsts paspārnē esošu nozaru pārstāvjiem. Visvairāk cietīs veselība, izglītība un sociālā sfēra. Nozares, kas visas tagad nonākušas Zaļo zemnieku pārziņā. Tāpēc arī mēs šobrīd diezgan stingri pastāvām uz dažādām veidu nozarēm, lai tas nebūtu tā, ka mūsu pāraudzībā esošās nozares ir tās, kur beigās mums, tā teikt, premjers un finanšu ministrs, kurš zināmā mērā vada abi divi kopā valdību, nosaka viņas mērķus, beigās saka, ka jūs esat tie, kas griežam, mēs jau nē. Mēs būtu atraduši citas variantus. Ja? Un tāpēc mans tā vēlme ir tā, ka sasiet mūsu abus divus kopā. Diezin gan vai vienotībai gribēsies atbildēt par laustajiem solījumiem, un tas atkal varētu būt iemesls kašķiem koalīcijas iekšienē. Zaļie zemnieki vēl joprojām dievojas, ka pensijas neaiztiks, taču ekonomisti uzskata, ka pie pašreizējā plāna diezin vai bez tā varēs iztikt, un kārtējais priekšvēlēšanu solījums atkal vējā. Turklāt jāapzinās, ka tik liela budžeta apgriešana nozīmēs nevis kāda viena taupības pasākuma īstenošanu, bet gan visu uzreiz, gan nodokļu palielināšanu, gan izdevumu samazināšanu. Tas, protams, gadījumā, ja vēlamies sasniegt pašu nosprausto un Starptautiskā valūtas fonda noteikto mērķi – 6% budžeta deficītu. Izskanējis arī viedoklis, ka varbūt labāk būtu nepārbaudīt tautas izturības normas un vēl nākamgad budžeta deficītu atstāt pašreizējā līmenī. Tas šobrīd ir vairāk nekā 8%.
Visticamāk, šis variants pat netiks apspriests, jo tas radītu neusticību, sadārdzinātu parādu un attālinātu eiro ieviešanu. Ekonomists Jānis Ošlais uzsver, ka reformas ir jāveic pārveidojot un uzlabojot. Piemēram, likvidējot reģionālās slimnīcas, būtu jāiegulda jaunā centralizētā, kas būtu kvalitatīvāk un lētāk. Kaut tas galīgi nav nekāds jaunums, par to tiek runāts gadiem. Pašreizējais budžeta plāns atkal šādas investīcijas neparedz. Nav nepieciešama budžeta apgriešana vispār, ir jādara pavisam kas cits. Mums ir jāpazemina naudas vērtība, un ar to jāaizpild budžeta deficīts. Lata devalvācija audzētu arī eksporta apjomu un ienākumus, un, kā zināms, tieši eksports tiek uzskatīts par zelta atslēdziņu izejai no krīzes. Taču pret šo variantu asi iebilst Latvijas banka. Lai arī kāds nebūtu budžeta scenārijs, tās lieku reizi atgādinās, ka neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs vēlēšanās, doties solījumi tiek aizmirsti jau nākamajā rītā. Un kā gan lai cilvēki šādos apstākļos nesirgst ar slimību, kas saucas hroniska neusticība politiķiem?